Es esmu brīva sieviete labākajos gados. Diemžēl šo brīvību neesmu izmantojis pietiekami apzinīgi. Tādēļ tagad ikdienā sadzīvoju ar HIV, ar diagnozi, kas kādreiz man šķita neiedomājama. Jāteic, gan mēs abas sen esam iemācījušās sadzīvot itin labi. Vēl pirms 10 gadiem es biju parasta strādājoša ģimenes mamma. Labs darbs, vīrs, bērni, māja. Bērni izauga. Ar vīru intereses un ceļš šķīrās, palika labs darbs un pietiekama pašapziņa. Un daudz vairāk brīva laika. Un tad es palēnām sapratu, ka ir pienācis tas brīdis, par ko runā gudrās lekcijās. Dzīvot sev, veltīt laiku sev, mīlēt sevi. Manā apkārtnē ar līdzīgiem dzīvestāstiem bijām vairākas. Tādēļ ar laiku izveidojās foršs klubiņš. Gājām uz kino, uz teātri, pasēdējām pie Prosecco glāzes kafejnīcā un braucām ceļojumos. Ar ceļojumiem arī sākās mans HIV stāsts, jo ceļojumi man atrāva vaļā kaut kādas slūžas, ko Latvijā ieaudzinātā stingrā morāla bija turējusi ciet. Es atklāju, ka vienas nakts sakari bez saistībām ir lieliska izklaide, ko dara daudzas mana vecuma sievietes. Tikai par to nekad nerunā. Mūs atkal gribēja mūsu vecuma un jaunāki vīrieši. Dažus no mums iekritušus uz naudas izkrāpšanu šādā veidā, bet es iekritu uz HIV. Problēmu man radīja maldīgā pārliecība, ka prezervatīvus nevajag, jo stāvoklī es vairs nevaru palikt. Kā es atklāju, ka esmu HIV pozitīva? Ikgadējās veselības pārbaudes laikā, ko es veicu pati savai drošībai jau gadiem ilgi, un kurā mana ārste gudri ieteica iekļaut arī seksuāli transmisīvo slimību testus. Vai man bija šoks? Jā, milzīgs. Sajūta, ka tu viens pats aizbrauc ar ātrvilcienu dziļā tumsā. Tagad es esmu sakārtojis savu dzīvi, kurā vieta ir arī HIV. Tās ir tabletes vienreiz dienā un regulārs infektologa apmeklējums. Un tikšanās ar citiem cilvēkiem, kas dzīvo ar HIV. Tādēļ galvenais, ko es pastāvīgi atgādinu savām ceļojumu draudzenēm un visiem citiem, nekāda seksa bez prezervatīva.